Mums stāsta, ka mākslīgais intelekts ir pavisam jauna tehnoloģija, ko vada ģēnija paudze. Bet kas, ja tas nemaz nav nekas jauns? Kas, ja mēs šo pašu stāstu jau esam redzējuši iepriekš? Jo aiz visa šī ažiotāža slēpjas tie paši miljardieri, kas pelnīja uz dotcom burbuļa rēķina 1999. gadā, tikai tagad ar citu nosaukumu. Nauda tiek ieguldīta jau pašā sākumā, ilgi pirms kāds zina, kur īsti būs virsotne, jo neviens nevēlas palikt ārpusē. Un šīs ažiotāžas laikā viena frāze tiek atkārtota kā mantra. Šoreiz viss būs citādi. Tikai patiesībā tā nav. Un tieši tev nāksies samaksāt rēķinu. Dotcomu burbulis solīja globālu savienojamību. Tā vietā tas izsūca $5 triljonus no Nasdaq no 20. marta līdz 2002. gada oktobrim. Parasti amerikāņi izjūta šo triecienu visvairāk. Pensiju konti, kas bija pilni ar interneta akcijām, 2,5 gadu laikā zaudēja apmēram 78% no savas vērtības. Vanguard pētījums atklāja, ka līdz 2002. gada beigām 1,401,000 kontu bija zaudējuši vismaz 20% no savas vērtības. Portfeļi ar lielu tehnoloģiju akciju īpatsvaru cieta vēl smagāk. Visā valstī desmitiem miljonu amerikāņu strādnieku palika vieni paši sekt zaudējumus. Tie bija cilvēki, kuri izņēma naudu, iekielājot savus mājokļus, lai ieguldītu Pets.com un Webvan, un beigās saņēma nevis peļņu, bet gan papildu nodrošinājumu pieprasījumus. Sekoja mājokļu atņemšanas par parādiem, kas izpostīja dzīves visā valstī. Lielākā daļa no tām nekad nenonāca ziņās. Nasdaq indeks sasniedza virsotni, nedaudz virs 5000, 2000 gada 10. martā, un tad notika krahs, un tas nogāzās līdz apmēram 1000. Ņemot vērā inflāciju, indeks nesasniedz iepriekšējo virsotni līdz 2018. gadam. Tie ir 18 gadi zaudētas izaugsmes cilvēkiem, kuri turējās pie dotcomu burbuļa. Un tagad mēs atkal esam tās pašas bīstamības priekšā. Lielo tehnoloģiju uzņēmumu tēriņi mākslīgā intelekta datu centriem un mikroshēmām tagad pārsniedz $300 miljardus gadā. Vērtība, kas uzkrāta uz šiem tēriņiem, atrodas mazāka skaita cilvēku rokās nekā jebkad kopš dotcom gadiem. Lielākā daļa cilvēku pieņem, ka šie ir pavisam jauni spēlētāji. Tā nav. Mākslīgā intelekta kustība tiek pasniegta kā jauna sacelšanās, ko vada augstprātīgi jaunpienācēji San Francisco. Cilvēki, kuri šodien nosaka tempu, pārsvarā ir tie paši, kas tempu noteica arī iepriekšējā reizē. Tikai tagad viņiem ir vēl 25 gadu laikā uzkrāti kontakti, pieeja valdībai un viņus atbalstoši investori. Sākotnējās mānijas laikā Reids Hofmans savu bagātību ieguva ar PayPal. Tagad viņš ir viens no pirmajiem OpenAI atbalstītājiem un bijušais valdes loceklis. Vinots Kosla savulaik izmantoja savu daļu Sun Microsystems, lai gūtu labumu no 1990. gada beigu aparatūras buma. Viņš sekoja Hofmanam uz OpenAI. Marks Andrīsens izveidoja Netscape un 1995. gada augustā 24 gadu vecumā izveda to biržā. Šis sākotnējais publiskais piedāvājums ir tas, ko lielākā daļa cilvēku uzskata par oficiālo dotcom laikmeta sākumu. Šodien viņš vada riska kapitāla firmu Andreessen Horowitz, kas ir ieguldījusi miljardus pašreizējās mākslīgā intelekta laboratorijās. Tas, kas izskatās pēc tehnoloģiskas revolūcijas, varētu būt kaut kas tuvāks ļoti dārgai teātra izrādēji. Un tās pašas pēdas parādās ik uz soļa. Kad lielās tehnoloģiju kompānijas solīja, ka internets uz visiem laikiem izdēsīs attālumu, tas šķita kā vēsturisks brīdis. Nauda plūda jebkurā uzņēmumā, kura nosaukumā bija dotcom. No 1995. gada līdz 2000. gada marta maksimumam Nasdaq indeks pieauga aptuveni par 400%. Investori pārstāja jautāt, vai uzņēmumi pelna naudu. Ieņēmumiem gandrīz nebija nozīmes. Peļņa tika uzskatīta par novecojušu. Vienīgais, kas Wall Streetē rūpēja, bija ātrums. Viņi vēlējās augt un piesaistīt klientus. Viņi vēlējās dominēt nozarē. Biznesa modelis un loģistika varēja nākt vēlāk. Un tad notika sabrukums. Tagad mākslīgā intelekta uzplaukums atdzīvina to pašu enerģiju, tikai ar gudrākām iekārtām, nevis mājaslapām. Milzīgi datu centri patērē elektrību, lai apmācītu modeļus, kas kļūst arvien jaudīgāki ar katru mēnesi. Un atkal gandrīz visa nauda ieplūst nelielā uzņēmumu grupā. Lielākais ieguvējs līdz šim ir Nvidia. Katram nopietnam mākslīgā intelekta uzņēmumam ir vajadzīgas Nvidia mikroshēmas. Šis pieprasījums ir pacēlis Nvidia vērtību tādā līmenī, kas pirms dažiem gadiem būtu šķitis neprātīgs. Līdz 2024. gadam investori meta naudu Nvidia, tāpat kā savulaik ieguldīja interneta akcijās pirms dotcom burbuļa sabrukuma. Tas nav gluži tik ekstrēmi kā Cisco.com burbuļa augstākajā punktā, taču tas virzās ļoti pazīstamā virzienā. Šoreiz nauda nāk galvenokārt no lielo tehnoloģiju uzņēmumu pašu bankas kontiem, ne tikai no riska kapitāla, taču tā visa nonāk vienā un tajā pašā vietā. Katrs burbulis izklausās labi, kamēr tas piepūšas, bet kurš no tiem ir galvenais slasts? Lai to saprastu, mums jāaplūko dažādi faktori, kas veidoja šos burbuļus. 1999. gadā Cisco Systems piederēja 72% uzņēmumu mašutēšanas un komutācijas tirgus. Tas nozīmē, ka Cisco pārdeva fiziskās kastes, kas nodrošināja interneta darbību. Tā pārdeva paša interneta mugurkaulu.
Katram uzņēmumam, kas steidzās pāriet uz internetu, bija nepieciešams Cisco aprīkojums, un ienākošā nauda to pierādīja. Līdz 2000 finanšu gadam Cisco gada ieņēmums sasniedz gandrīz 18,9 miljardus dolāru. 2000 gada 27. martā Cisco akcijas cena sasniedza $80 par akciju, un tās tirgus vērtība pārsniedza 555 miljardus dolāru. Uz īsu brīdi Cisco kļuva par vērtīgāko uzņēmumu pasaulē, apsteidzot Microsoft. Investori nepirka tikai veiksmīgu uzņēmumu. Savā augstākajā punktā Cisco tika tirgots ar cenas un peļņas, jeb PE koeficientu 201. Iedomājieties, ka maksājat $100 par limonādes stendu, kas jums gadā nopelna tikai $1,25. Stends varētu būt lielisks, bet šie skaitļi robežojas ar fantāziju. Viss balstījās uz to, ka riska kapitāls turpināja plūst uz jaunizveidotajiem uzņēmumiem, kas pirka maršrutētājus. Kad šis finansējums 2000 gada pavasarī apstājās, pasūtījumi izsīka. Cisco to nespēja izturēt. Akciju vērtība nākamo 30 mēnešu laikā nokritās par aptuveni 80% no tās augstākā punkta. Cisco vajadzēja gandrīz 26 gadus, lai atgūtu šo $80 atzīmi. Atveseļošanās notika 2025. gada decembrī. Ik viens, kurš pirka akcijas augstākajā punktā un turēja tās visu šo laiku, joprojām zaudēja vairāk nekā pusi no tā, ko par savu naudu varēja nopirkt. Pārējo apēda inflācija. Nvidia 2024. gadā izskatās biedējoši līdzīga Cisco.com ēras augstākajā punktā. Tās mikroshēmas tiek piegādātas milzīgos apjomos. Datu centri visā pasaulē piepilda statīvus ar Nvidia grafiskajiem procesoriem tik ātri, cik vien tos var dabūt. Pieprasījums šķiet neapturams, bet realitāte ir daudz trauslāka. Daudz no Nvidia lielākajiem klientiem ir mākslīgā intelekta laboratorijas un jaunu uzņēmumi, kas tērē investoru naudu vēsturiski straujā tempā. Pārējie ir tehnoloģiju giganti, kas tērē miljardus, jo uzskata, ka mākslīgajam intelektam ir jāizdodas, nevis tāpēc, ka peļņa jau pastāv. Tieši tas satrauc pieredzējušos investorus. Kad analītiķi salīdzina Nvidia 2024 gada vērtības pieaugumu ar Cisco kāpumu pirms 2000 gada kraha, līknes seko vienai un tai pašai trajektorijai. Kad divi burbuļi ar 25 gadu starpību sāk veidot vienādu formu, cilvēki, kas piedzīvoja pirmo, mēdz pievērst uzmanību. Lielākā daļa cilvēku pieņem, ka Nvidia ir droša, jo atšķirībā no dotkomu krahā sabrukušajiem uzņēmumiem, tā ir reāli ieņēmumi no aparatūras. Taču arī Cisco bija reāli ieņēmumi no aparatūras un dominējoša tirgus daļa. 2000 gada krahs nenotika tāpēc, ka maršrutētāji pārstāja darboties. Tas notika tāpēc, ka cilvēkiem, kas to finansēja, beidzās nauda. Cisco maksimums patiesībā bija vēl straujāks nekā jebkas, ko līdz šim ir sasniegusi Nvidia. Tam vajadzētu kalpot kā brīdinājumam. Šis skaitlis parāda, cik daudz vēl pašreizējais cikls varētu uzpūsties, pirms parādās tāds pats pieprasījuma kritums. Tātad mehānisms izskatās pazīstams, taču vēl atklājošāks salīdzinājums ir ar cilvēkiem, kuri pieņem ar to saistītos lēmumus. 90. gadu beigās lielāko tehnoloģiju uzņēmumu vadītāji investoriem stāstīja vienu un to pašu stāstu. Internets bija mainījis visu. Vecie noteikumi par peļņu un vērtējumu vairs nebija spēkā. Peļņa ar laiku panāks ažiotāžu, tikmēr aizkulisēs iekšējās personas pārdeva akcijas. Tie bija nelieli pārdošanas darījumi, tieši tik daudz, lai neizraisītu trauksmi. Tajā laikā gandrīz neviens tam nepievērs uzmanību. Tas kļuva aizdomīgi tikai pēc vairākiem gadiem, kad burbulis bija plīsis un kāds sāk skatīties rūpīgāk. Kad skaitļi beidzot tika publiskoti, tie bija nepatīkami. Laikā no 1999. gada septembra līdz 2000. gada jūlijam dotkom iekšējās personas pārdeva savus uzņēmumu akcijas par $43 miljardiem. Tas bija divreiz vairāk nekā viņi pārdeva 1997. un 1998. gadā. 2024. gada februāris bija pavisam kas cits. Maskēšanās beidzās. Vienā 9 dienu periodā tajā mēnesī Jeffs Bezos pārdeva Amazon akcijas par $8,5 miljardiem. Boltonu ģimenes trests tajā pašā laikā pārdeva Walmart akcijas $1,5 miljardu vērtībā, bet Jamie Dimons, JP Morgan vadītājs, pārdeva savas bankas akcijas $150 miljonu vērtībā. Tas bija viņa pirmais pārdošanas darījums 18 gadu laikā šajā amatā. Leons Bleks, Apollo līdzdibinātājs, pārdeva akcijas par $172,8 miljoniem. Viņa pirmais pārdošanas darījums vispār. Kopējā summa tajā vienā mēnesī sasniedza $11 miljardus. Bet ar to viss nebeidzās. Marks Zukerbergs 4 mēnešos pirms šī perioda pārdeva aptuveni $2 miljardus vērtas Meta akcijas. Katrs darījums atsevišķi izskatījās normāli. Tie nebija nekas neparasts, bet saliekot tos kopā redzams, ka cilvēki, kuriem bija vistuvākā piekļuva šiem skaitļiem, izņēma naudu tieši tajā pašā brīdī. Visu šo laiku tie paši vadītāji publiski pauda pārliecību un ticību projektam. Viņi runāja par 10 gadu ilgām iespējām un mākslīgā intelekta nākotni. Privāti viņi izņēma naudu tuvu augstākajiem punktiem. Intervijās viņi izrādīja pārliecību. Dokumentos bija rakstīts: ņem naudu.
Žurnāls Fortune 2024. gada 27. februārī publicēja virsrakstu Lielā peļņas fiksēšana. Tas bija atbilstošs nosaukums. Kad cilvēki, kuri ir vistuvāk uzplaukumam, sāk izņemt naudu, tas parasti nozīmē, ka viņi riskus saprot labāk nekā visi pārējie. Un atšķirībā no 1999. gada, pārdošana notiek ātrāk un lielākos apjomos. Cilvēki, kas veido šo uzplaukumu, arvien vairāk izskatās pēc tiem, kuri gatavojas izdzīvot tā beigās. Bet, ja iekšējās personas pārdod, kas tad vēl pērk pietiekami daudz akciju, lai cenas saglabātos šajos līmeņos? 1999. gadā Webvan būvēja atzasētas noliktavas klientiem, kuri vēl nemaz neeksistēja. Pets.com veidoja televīzijas reklāmas, kas izrādījās atmiņā paliekošākas nekā viņu reālie pasūtījumi. Abas kompānijas ieguldīja naudu ēkās, kravas automašīnās un reklāmas kampaņās, kas tika veidotas balstoties uz pieprasījumu, kurš nekad neparādījās. Abas kļuva par piemēriem naudas izšķērdēšanā, jo neviena no tām nesagaidīja savu otro dzimšanas dienu publiskajos tirgos. Stability AI ir šo kompāniju mūsdienu versija. 2023. gadā tā iztērēja aptuveni $99 miljonus, īrējot skaitļošanas jaudu no AWS, Google Cloud un CoreWeave. Papildus tam vēl $54 miljoni tika iztērēti algām un uzturēšanas izmaksām, bet kopējie gada ieņēmumi bija tikai $11 miljoni. Tas ir izdevumu un ieņēmumu attiecība, kas pārsniedz 14:1 līdz 2023. gada jūlijam. Stability AI jau bija parādā $1 miljons par AWS rēķina. Iekšējie ziņojumi vēlāk parādīja, ka uzņēmumam nebija īsta plāna samaksāt arī $7 miljonu lielo augusta rēķinu. Taču nauda nepazuda bez pēdām. Tā pārvietojās pa konkrētu izsekojamu ceļu. Riska kapitāla uzņēmumi pārskaitīja jaunu kapitālu mākslīgā intelekta jaunuzņēmumiem. Jaunuzņēmumi šo kapitālu uzreiz nodeva Nvidia par mikroshēmām un Microsoft Azure par mākoņdatošanas laiku. Lielās tehnoloģiju kompānijas šo izdevumu uzrādīja kā savus ieņēmumus, tādējādi paaugstinot savu akciju cenas. Augstākas akciju cenas attaisnoja lielākas riska kapitāla saistības, un nākamā naudas kārta atkal plūda caur to pašu cauruli. Nozarē strādājošie to sauc par aprites ekonomiku. Tā varētu būt pati svarīgākā viltība pašreizējā uzplaukumā. Dolārs iziet no silīcija ielejas konta un nonāk kādas mākslīgā intelekta jaunuzņēmuma bankas kontā, taču tas tur ilgi neuzkavējas. Pēc dažām nedēļām tas pats dolārs parasti parādās Jensena Huanga peļņas apspriedes zvanā, kā izaugsme. Un tad tas palīdz Nvidia akciju cenai kāpt augstāk. Tas padara nākamo riska kapitāla fondu vieglāk piesaistāmu. Tad vēl $1 iziet cauri tam pašam ciklam. Lielākā daļa naudas nenāk no parastiem klientiem, kas pērk mākslīgā intelekta rīkus, jo viņi bez tiem vēl var iztikt. Protams, tādi uzņēmumi kā OpenAI gūst reāls ieņēmums, bet liela daļa naudas neatspoguļo, cik daudz cilvēku patiesībā izmanto šos produktus. Tā mēra vienu un to pašu kapitāla apjomu, kas pārvietojas turp un atpakaļ starp 5 savstarpēji saistītiem uzņēmumiem. Labs piemērs ir Inflection AI. 2023. gada jūnijā tas piesaistīja apmēram $1,3 miljardus ar aptuveni $4 miljardu vērtējumu. Investoru saraksts izskatījās kā mākslīgā intelekta uzplaukuma zvaigžņu izlase. Microsoft, Nvidia, Bills Gates, Eriks Šmits, Rīds Hofmans. Tad, mazāk nekā gadu vēlāk, 2024. gada martā, Microsoft faktiski pārņēma šo uzņēmumu. Tā samaksāja apmēram $650 miljonus, pieņēma darbā lielāko daļu komandas un ieguva licences tiesības uz pamattehnoloģiju. Inflection kā neatkarīgs uzņēmums bija beidzis pastāvēt. Tomēr investori aizgāja ar pusotru reizi lielāku summu nekā bija ieguldījuši. Nauda jau bija izgājusi cauri Nvidia pasūtījumu grāmatai un Microsoft mākoņu pakalpojumu rēķiniem pa ceļam uz leju. Vienīgie, kas zaudēja, bija vēlīnie pircēji. Šīs naudas aprites ātrums un uzbūve krietni pārsniedz visu, ko spēja panākt bankrotējušie dotcom uzņēmumi. Webvan bija paviršs tādā veidā, ko tirgus gal galā saprata. Tas, kas notiek ap mākslīgo intelektu, šķiet citādi. Tas ir koordinētāks, mazāk nejaušs un vairāk kā sistēma. Tātad, kamēr tas darbojas, kurš gūst labumu un kurš paliek ar zaudējumiem, kad tas apstājas? 1999. gadā dienas tirgotāji pirmo reizi atvēra tiešsaistes brokeru kontus un metās iekšā jebkurā aktīvā, kas kustējās. Viņi masveidā pirka tādas lietas kā sākotnējie publiskie piedāvājumi un interneta akcijas. Daudzi pirka uz kredīta vai aizņemtu naudu, tāpēc katrs kāpums šķita pastiprināts. Tajā pašā laikā lielākās institūcijas atkāpās, bet tirgus nekrītās uzreiz. Tas turpināja augt, jo vēl bija kāds, kas bija gatavs pirkt par augstākām cenām. Tie bija privātie tirgotāji, tikai viņi to nezināja. Viņi vienkārši redzēja augošas grafikas un negribēja palaist garām iespēju. Tā vietā viņi faktiski uzsūca tirgus piedāvājumu. 2024. gada versija ir vēl sliktāka. Tirzniecība vairs nebija tikai par akciju pirkšanu un turēšanu. Liela daļa aktivitātes bija cilvēki, kas veica likmes, kuras beidzās tajā pašā dienā, kad tās tika veiktas. Cibo Global Markets ziņoja, ka šāda veida īpaši īstermiņa tirzniecība kļuva tik izplatīta, ka tipiskās dienās tā veidoja gandrīz pusi no visas aktivitātes, kas saistīta ar SP500 opciju tirgu.
Pat 2021. gada mēmu akciju trakums nesasniedza šo līmeni. Tirgus tika manipulēts reāla laikā, minūti pēc minūtes. Robinhood 2023. un 2024. gadā rādīja televīzijas reklāmas, kas popularizēja opciju tirdzniecību plašākai sabiedrībai. Tavs brālēns, tavs kaimiņš, tas puisis sporta zālē. Platforma ziņoja par vairāk nekā 25,2 miljoniem kontu ar iemaksātiem līdzekļiem līdz 2024. gada beigām. Lietotāju bāze pārsvarā sastāvēja no tirgotājiem, kas jaunāki par 35 gadiem, un aktīvākajos brīžos tika noslēgti vairāk nekā 50 miljoni līgumu. Privātā investora iecienītākais rīks vairs nav pati akcija, tā ir sviras likme. Likme, ka cena līdz tās pašas dienas pēcpusdienas beigām pieaugs vai samazināsies. Lielākā daļa cilvēku pieņem, ka vidējais investors 2024. gadā ir gluži kā dienas tirgotājs 1999. gadā, tikai ar modernāku lietotni. Taču patiesībā tas nemaz nav līdzīgi. Iedomājieties stadionu, kas pilns ar cilvēkiem, kuri liek uz spēles visus savus dzīves ietaupījumus uz vienu monētas mešanu katru stundu. Un tad viņi veic nākamo likmi, pirms iepriekšējā monēta vēl ir nokritusi uz grīdas. Aptuveni tik ātrs ir vienas dienas opciju tirdzniecības temps pašreizējā ciklā. Sabiedrība vairs nerīkojas kā lēns, stabils ilgtermiņa pircēju pulks. Tā rīkojas kā ātri kustīga pūļa masa, kas ienāk un iziet tik ātri, ka spēj uzsūkt pārdošanu pat neapzinoties, ka to dara. Tas maina visu sistēmu. 90. gadu beigās privātie investori bija skaļi, bet salīdzinoši vienkārši. Mūsdienās tā kustas ātrāk un reaģē uz cenu svārstībām acu mirklī. Tas nozīmē, ka tā var uzņemt pārsteidzoši lielu pārdošanas apjomu, tirgumu uzreiz nesabrūkot. Tāpēc, kad agrīnie uzvarētāji un iekšējās personas tagad pārdod, viņiem nav nepieciešams dramatisks izstāšanās brīdis. Zem viņiem jau pastāvīgi notiek pircēju maiņa, kas pietiekami ātri ienāk un iziet, lai ieņemtu darījumu pretējo pusi, to reāla laikā pat nepamanot. Bet kas notiek, ja šī pircēju plūsma pēkšņi palēninās? 90. gadu beigās lielās tehnoloģiju kompānijas bija karā. Microsoft lielu daļu desmitgades pavadīja iesaistoties pretmonopolu cīņā ar ASV valdību. Strīds bija par lēmumu iekļaut Internet Explorer kopā ar Windows. Plašākā nozara uzskatīja Vašingtonu par problēmu, kas jārisina, nevis par partneri. Lobēšanas budžeti galvenokārt pastāvēja, lai federālās varas iestādes nejauktos peļņas gūšanā. Līdz 2024. gadam šī attieksme bija pilnībā mainījusies. OpenAI federālās lobēšanas izdevumi pieauga no $260,000 2023. gadā līdz 1,76 miljoniem 2024. gadā. Tas ir gandrīz septiņkāršs pieaugums viena gada laikā. Anthropic vairāk nekā dubultoja savus izdevumus tajā pašā periodā – no $280,000 līdz $720,000. Saskaņā ar Open Secrets datiem 648 dažādi uzņēmumi 2024. gadā iztērēja naudu, lobējot ar mākslīgo intelektu saistītus jautājumus. Tas bija 41,5% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Gandrīz visos gadījumos norādītais iemesls ir atbildīga ieviešana. Rezultāts, neatkarīgi no tā, vai tas ir bijis apzināts vai nē, ir tāds, ka agrākie un lielākie spēlētāji nonāk aiz savu veidu aizsargu barjeras, kas jaunajiem dalībniekiem apgrūtina konkurēt vienlīdzīgos apstākļos. Visu skaidrākais brīdis pienāca 2023. gada maijā. Sams Altmanis uzstājās Senāta tieslietu komitejā. Viņš personīgi lūdza Kongresu izsniegt licences mākslīgā intelekta uzņēmumiem. Vadošā mākslīgā intelekta uzņēmuma izpilddirektors lūdz Amerikas Savienoto Valstu valdību ieviest atļaujas, lai varētu izstrādāt progresīvu mākslīgo intelektu. Šis lūgums izklausās pavisam citādi, tiklīdz uzdod jautājumu, kurš varētu kvalificēties šādai atļaujai un kurš ne. Mazākiem uzņēmumiem patiesībā nav iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā, kad šie noteikumi tiek izstrādāti. Nevienam no tiem nav ne juridisko komandu, ne budžetu atbilstības nodrošināšanai, lai varētu pretoties. Noteikumi tiek rakstīti ņemot vērā uzņēmuma vajadzības, kura vērtība ir $500 triljons. Un tāda arī ir visa jēga. Izdevumi lobēšanai nav vienkārši darbības izmaksas. Tā ir cena par konkurences pastāvīgu iznīcināšanu. Šāds formulējums ietērpju reketa politikas valodā. Lielie spēlētāji maksā lobistiem. Viņi palīdz izstrādāt savus noteikumus. Viņi aizslēdz durvis aiz sevis un saka sabiedrībai, ka tas ir viņu pašu drošībai. Eiropā notiek tas pats, tikai ar citiem dokumentiem. Mākslīgā intelekta akts tika pieņemts 2024. gada martā un sāka darboties 2025. gadā. Daudzi no stingrākajiem atbilstības prasībām visvairāk skar mazākos atvērtā pirmkoda izstrādātājus un akadēmiskās grupas. Tikmēr lielākajiem ASV uzņēmumiem jau ir veselas komandas tieši šādiem uzdevumiem. Mistral AI ir kļuvusi par skaidrāko Eiropas konkurentu šajā jomā, un tā daudz laika veltīja cenšoties ietekmēt, kā stingrākie noteikumi tiek piemēroti atvērtajiem modeļiem, taču ar ierobežotiem panākumiem. Šī tendence ir novērojama abās Atlantijas okeāna pusēs. Kad noteikums kļūst par likumu, situācija mainās. Uzņēmumiem vairs nav nepieciešams tik intensīvi pārdot ideju par nebeidzamu tirgus pārveidi. Pati sistēma sāk noteikt, kuri var paplašināties un kuri nevar.
Konkurence nepazūd, taču tā kļūst lēnāka un vairāk kontrolēta. Tas noņem spiedienu no stāsta, ka visam ir jāaug mūžīgi. Šoreiz atšķirīgais ir tas, cik apzināti tas šķiet. Jau tagad var redzēt nākamā regulatīvā ietvara sastāvdaļas melnraksta formā 2025. un 2026. gadā, tikai gaidot īsto politisko brīdi, lai virzītos uz priekšu. Slasts ir uzstādīts. Vienīgais atlikušais jautājums ir, kad tas nostrādās. Tātad, kurš patiesībā uzvar, kad abi uzplaukumi beidzas? Tie nav klienti. Viņi iegūs lētākus rīkus, bet ne iegūmus. Tie nav arī mazie investori, kuri parasti ierodas tad, kad lielākā daļa peļņas jau ir iekļauta cenā. Un tās nevienmēr ir arī kompānijas, kas nonāk virsrakstos. Daudzas no tām pavadā uzplaukuma gadus, vienkārši cenšoties pamatot vērtējumus, kas ir saprotami tikai tajā brīdī. Patiesais ieguvējs ir sistēma ap nozari, kapitāla, infrastruktūras un politikas sajaukums, kas ne tikai piedalās ciklā, bet arī veido tā attīstību. Tie paši spēki, kas palīdzēja izveidot pirmo vilni, nepazuda pēc tā beigām. Tās pielāgojās un paplašinājās. Tagad tās darbojas otrajā, lielākā šī paša modeļa versijā. Kas ir mainījies, ir mērogs un tolerance pret sarežģītību. Attīstība ir lielāka un naudas apjoms ir ievērojamāks. Tas nenozīmē, ka iznākums ir iepriekš noteikts, bet tas nozīmē, ka sistēma var izturēt lielāku slodzi, pirms tā sabrūk, un turpināt darboties ilgāk, kamēr tas notiek. Lielākā daļa analītiķu redz, kas notiek. AI lejupslīde visticamāk nesāksies tāpēc, ka tehnoloģija izgāzīsies. Modeļi kļūst labāki, halucināciju biežums samazinās, bet nekas no tā nav īstais iemesls. Īstais iemesls būs brīdis, kad noteikumi tiks parakstīti un kļūs par federālo likumu. Kad konkurence būs juridiski izslēgta, lielajiem spēlētājiem būs atļauts mainīt savu nostāju. Viņi pārstās tiekties pēc izaugsmes un sāks tiekties pēc efektivitātes. Tas nozīmē masveida atlaišanas. Microsoft, Meta un Google visi paziņoja par 10 000 atlaišanu 2024. un 2025. gadā. Tas ir plašākas tendences priekšskatījums. Stāsts mainās no tērē cik vajag uz atbildīgu kapitāla atgriešanu. Tāpēc, kad akciju vērtējumi krītas, arhitekti patur naudu, ko viņi izņēma pašā virsotnē. Viņi aiziet ar nostiprinātu tirgus daļu un federālu aizsardzību, kas ierakstīta likumā. Britu investors Jeremijs Grantems jau iepriekš paredzēja gan 2000, gan 2008 gada burbuļus. Viņš tieši šo modeli ir pētījis gadu desmitiem, un viņš neko no tā neizskaistina. Šāda izmēra burbuļi beidzas ar ilgstošiem dziļiem kritumiem, kas tiek mērīti gados, nevis mēnešos. Cisco vajadzēja gandrīz 26 gadus, lai atgūtu savu virsotni. Tas ir bāzes rādītājs lielākajai akcijai burbuļu virsotnē. Vēstures grāmatās nav reģistrēta V-veida atkopšanās tik blīvam sabrukumam. Kad paskatās no malas, sistēma nemaz neizskatās salauzta. Tā ir sistēma, kas dara tieši to, ko tā ir evolucionējusi darīt. Nauda ilgā laika posmā ieplūst no miljoniem parasto kontu. Tā tiek sapulcēta un koncentrēta nelielā skaitā milzīgu uzņēmumu, kas dominē tirgū. Cilvēki, kuri iesaistījās agrāk, pa ceļam izņem savu naudu. Cilvēki, kuri ieradās vēlāk, pārsvarā vienkārši samierinās ar to cenu, kāda palikusi. Un gandrīz visi tajā piedalās, vai viņi to apzinās vai nē. Jo pensiju uzkrājumi vairs nestāv malā. Tie jau ir iesaistīti tajā pašā darījumā. Tie ir piesaistīti tiem pašiem dažiem uzņēmumiem, kas pakļauti tiem pašiem riskiem. Jo cilvēki, kuri vada šos ciklus, to jau ir pieredzējuši iepriekš. Lielākā daļa sabiedrības nav, vai arī viņi bija pārāk jauni, lai atcerētos, kā tas patiesībā jutās, kad tas notika. Tas arī padara šo burbuli tik efektīvu. Kad kaut kas sāk šķist acīm redzams, tas jau šķiet normāli. Un kad noskaņojums beidzot mainās, lielākā daļa cilvēku joprojām turas pie tās pašas pārliecības, kas valdīja dotkomu laikmeta virsotnē, ka šoreiz šis stāsts ir pārāk svarīgs, lai palēninātos. Taču ne tikai mākslīgā intelekta burbulis var izraisīt finanšu sabrukumu. Uzziniet, kāpēc analītiķi uzskata, ka nākamā krīze jau varētu briest $39 triljonu parādu dēļ. Vai Amerikas ekonomika ir nolemta? Vai arī skatieties šo?